Šoreiz mēs apskatām Rocket Trios MK Pro mehānisko tastatūru, kuru mums apskatam piedāvāja Capital. Man kā liela mehānisko tastatūru cienītāji ļoti apbēdina tas, ka Latvijā nav pārāk daudz mehānisko tastatūru, kurus nopirkt. Šeit tiek pārstāvēt tikai pārsvarā lielo gaming kompāniju produktu, piemēram, Cooler Master vai Razer. Bet, ja vēlēs nopirkt tastatūru no tādām kompānijām kā Filco vai Daki, nāks sūtīt tās no ārzemēm. Tādēļ katra jaunā tastatūra, kur nonākusi Latvijā, ir kā svētki. Rocket Trios ir viena no divām Capital piedāvātajām mehāniskajām tastatūrām, otra ir Razer Black Widow, un tā izceļas ar dažādām gamingām noderīgām funkcijām, un tā ir mehāniskā tastatūra. Kas ir mehāniskā tastatūra? Lielākā daļa no tastatūrām, un visticamāk arī tavējā, ir tā saucamā membrānas tastatūra. Membrānas tastatūrās spiedieni tiek reģistrēti uz kapacitīvas plēvis, kurai kontaktu ar pogu nodrošina gumijas spilventiņš. Mehāniskajām tastatūrām savukārt zem katras pogas ir savs atsevišķs slēdzes, kurā ir atspere. Mehānisko tastatūru pozitīvās īpašības ir precīzāks spiediens, poga reaģē vienādi ar jebkuru spiedienu. Spiežot pogas ir labāka sajūta un poga nejūt, kā spiežot izkusušu želeju. Katrs spiediens ir izteikts un jūtams. Mehāniskās tastatūras arī ilgāk dzīvo, katrai pogai ir līdz 50 miljonu spiedienu mūžs. Un kas ir pats pozitīvākais, pogas nav jāspiež līdz galam kāds membrānas tastatūrām, tādējādi ļaujot rakstīt daudz ātrāk. Trios MK Pro ir tā saucamais N-key rollover, kas nozīmē, ka tastatūra atpazīst neierobežotu daudzumu pogu spiedienu vienlaicīgi. Vispopulārākais mehānisko tastatūru mehānisms ir Cherry MX, un šim slēdzim ir dažādi paveidi. MX Blue variantam ir spēcīgi jūtams klikšķis, MX Brown šis klikšķis ir daudz vājāks, savukārt MX Red slēdzi var nospiest pilnībā bez nekāda klikšķa, to sauc par lineāriem slēdžiem. Rakstīšanai vislabākais ir MX Blue, bet lielākā daļa datorspēļu izvēlas MX Red, jo tas ļauj pogas spiest ātri un bez aizturs, kas ir svarīgi, kad poga jāspiež vairākas reizes pēc kārtas. Diemžēl Latvijā Rios ir iespējams nopirkt tikai ar Cherry MX Black, kas līdzīgi kā MX Red arī ir lineārais slēdzis, bet ar daudz lielāku pretestību, jāpieliek daudz lielāks spēks, lai nospiestu pogas. Rios izceļas ar 5 makro pogām, kas ļauj izsaukt dažādas lietotāju definētas darbības ar vienu pogas spiedienu, kā arī ir iespēja pārprogrammēt pilnīgi visas pogas, lai tās veids pavisam citādu darbību. Tastatūrai ir 2 USB porti, kā arī mikrofonu un austiņu ieeja. Tajā arī ir zils apgaismojums, kurš reālajā dzīvē nemirgo. Šādi tas izskatās tikai kamerā. Dalītās domās esmu par vizuālo noformējumu. Man ļoti patīk virsma, kur atšķirībā no Razer Black Widow nepievelk pirkstu nospiedumus, bet tastatūrai kopumā ir dīvainas formas, kuras piemērotas drīzāk datorspēļu darbstacijām, bet nevis minimalistiskiem galdiem. Dizains izraisīs pretrunas dažādos cilvēkos. Man nepatīk. Tastatūra ir labs dēlna atbalsts, bet dažiem Rios var likties par lielu. Diemžēl komplektācijā ir tikai tastatūra. Nav ne pogu izņemšanas rīks, ne rezerves pogas. Rocket Trios MK Pro maksā 169 eiro, kas ir ļoti daudz šādai tastatūrai. Manuprāt, Rios MK ir daudz labāka izvēle nekā MK Pro variants. Tas ir par 50 eiro lētāks, un vienīgā atšķirība starp šiem diviem modeļiem ir USB un audio spraudņi, kas, manuprāt, nav šo 50 eiro vērti. Šī tastatūra pircēji nepievils, bet, manuprāt, no Latvijā pieejamām MX Black tastatūrām SteelSeries 6GV2 ir labāks pirkums, jo tā ir minimalistiskāks dizains un zemāka cena. Žēl, ka Rocket Latvijā nepiedāvā MX Blue vai Brown variantus, jo vislabākie pirkumi šo slēdžu cienītājiem ir vai nu Corsair K70 vai Cooler Master Quickfire XT.